Vai nelegālo veipu tirgonis baidās no policijas? Vai man bail, ka man pieķers? Zin kā, risks pastāv vienmēr, bet es īpaši nebaidos. Ja mēs paskatāmies no veipu dīleriem, ko parasti pie mums pieķer, vai nu sīkos kurjerus, kas iznēsā pa 1, 2 veipiem un nodod rokās, tos paņem ar tiem kontrolpirkumiem, vai arī paņem lielākus spēlētājus par mani, piemēram, vietējās viltotās veipu ražotnes vai cilvēks, kas bīda lielāku daudzumu veipu vienā darījumā. Man šķiet, esmu diezgan drošā pozīcijā. Neesmu sīkākais, bet neesmu arī lielākais. Jā, arī Latvijā ir paņemtas viltoto veipu rūpnīcas, kur cilvēki sataisa savus ierīces, pieliek šķidrumu un vilto iepakojumu. Pēc tam diezgan kvalitatīvi. Tās nav mazas garāžas, kā citiem varētu šķist, bet normāls ražotnes ar normālu izmēru ražošanas iekārtām. Lai ko tādu varētu darīt, vajag plašu teritoriju, kur ražot. Intervijas fragmentus ar nelegālo veipu dīleri skaties citos video.